My name is Risto Huvila and I come from Finland. Mans vārds ir Risto Huvila un es esmu no Somijas. And I'm here to present a new initiative called the Pro-Jerusalem Alliance. Jā. Es esmu no Somijas un es pārstāvu Pro-Jerusalem Alliance. And its mission is defending Jewish Jerusalem as the eternal and undivided capital of the state of Israel. Un mūsu misija ir aizstāvēt Jūdu Jeruzalemi kā mūžīgu un nesadalītu Izraēlas valsts galvaspilsētu. During the past few years, attacks on Jerusalem has both increased and changed. Pēdējo gadu laikā uzbrukumi Jeruzalemei ir pastiprinājušies un palielinājušies. And of course, the main game is an international one at the United Nations. Un tā nopietnā spēle notiek apvienoto nāciju organizācijā. And now I badly need the slides. Un tagad man ļoti vajag slaidus. Did you find them? 3 minutes. He's streaming it, but this has been the problem. They can't project. Oh. Yeah. So go by faith. Okay. All right. Let's go. So, briefly about my the initiative. So Jerusalem is under attack, and there is a desperate push for pre-1967 lines. Jeruzalem patiešām atrodas zem liela uzbrukuma, un tas spiediens ir uz pirms 67. gada līnijām. And Jerusalem has become a chessboard of nations. Un Jeruzalem ir kļuvusi par tādu šaha spēles galdu tautām. There are almost every country in this world has something to say about Jerusalem and its future. Un katrai pasaules tautai ir kaut kas sakāms par Jeruzalemi un viņas nākotni. So, United Nations is the platform, and this is the chessboard. Jā, un šī ir šī šaha dēlis. Nākamais slaids. So, at the United Nations, there are 193 member countries. Jā, apvienotajā nāciju organizācijā ir 193 pārstāvniecības tautas. And in this picture, the major ones are represented. Un šajā bildē šeit ir pašas galvenās stādītas priekšā. They all have different interests. Un katrai no šīm tautām ir dažādas intereses. But none of them have interest for Israel. Bet nevienai no šīm tautām nav ieinteresēta pašā Izrēlā. As Michelle said that, even United States of America has derailed. Jā, pat mēs, kā Mišela teica, pat ASV jau ir nogājuši no kursa. Let's look at the United Nations. Switch. Next one. And next one. Okay. So, UN General Assembly, according to UN Watch. Jā, UN Watch saskaņā ar UN Watch apvienoto nāciju asamblēju. Of all the condemning resolutions since 2015, Israel has received 67% of the resolutions. Jā, no visām nosodošajām rezolūcijām, kas tika pieņemtas apvienoto nāciju asamblējā, 67% ir saņēmusi Izraela. Twice the amount compared to the other 192 member countries. Divreiz vairāk nekā visas pārējās pārstāvētās tautas kopā saņemtas. Russia comes next at 12%. Jā, nākošā, kas tuvākā, ir Krievija, kurai ir 12% nosodījumi. And you can see the rest of the countries that have been condemned. Un tad ir pārējās tautas, kurām ir izteikts nosodījums. Okay, next one, please. So then we look at the UN Human Rights Commission. Their
condemning resolution since 2006. Un apvienoto nāciju cilvēku tiesību komiteja un no 2006. Gada šī te nosodījumi. Israel has received 49% of all condemning resolutions. Un Izraela atkal ir saņēmusi 49% no visiem izteiktajiem nosodījumiem. Second is Syria. Nākošajā vietā ir Sīrija. And of course you can see Iran and you can see Russia, but they are just few percentages. Jā, un tur jūs tāpat varat redzēt gan Irānu, gan Krieviju, bet procentuāli tie ir ļoti niecīgi. What do these pies and percentages tell about the United Nations? Ko mums saka šīs grafiki par apvienoto nāciju organizāciju? And the rest one I show you here is the World Health Organization. Un pēdējais, ko es gribu jums parādīt, ir Pasaules veselības organizācija. During the past 11 years, there is only one country Pēdējo 11 gadu laikā ir tikai viena tauta, viena valsts, that has been condemned. kurai ir izteikts nosodījums - Israel. Izraela. And of course you understand Israel is really poor about the healthcare and medical things and medical technology, etc. Un jūs jau varat iedomāties, cik trūcīgi Izrēlā ir medicīnas aprūpe un zinātne saistībā ar medicīnu. But you can understand how sick the UN system is. Bet tāpat jūs varat ievērot, cik slima ir apvienoto nāciju organizāciju sistēma. And the next one. Un nākošais. Let's look at the UN Security Council key resolutions on Jerusalem. Un te mēs varam redzēt apvienoto nāciju organizācijas drošības padomes galvenos lēmumus par Jeruzalemi. Already what I showed you about the General Assembly resolutions, most of them are talking about the occupied territory, including East Jerusalem. Iepriekš, ko es rādīju ģenerālās asamblējas lēmumus, tie bija galvenokārt par okupētajām teritorijām un Austrum Jeruzalemi. General Assembly's resolutions are not binding. Ģenerālās asamblējas lēmumi tie nav saistoši, jā. But the Security Council's resolutions are binding. Bet drošības padomes lēmumi tie ir saistoši. And there are a number of very strong resolutions against Israel and Jerusalem. Un šeit ir ļoti spēcīgi lēmumi, kas runā par Jeruzalemi un Izraelu. And I want to look at the resolution 2334 from December 2016. Bet es gribu paskatīties uz lēmumu, kas tika uz lēmumu 2334, kas pieņemts 2016. gadā. Just a few weeks before the inauguration of President Trump. Dažas nedēļas pirms prezidents Trumps tika iecelts amatā. The only voting at the Security Council, President Obama didn't veto. Vienīgais lēmums, kuram veto neuzlika prezidents Obama. And if you think about the word international law, Un kad jūs domājat par starptautiskajiem likumiem, it consists of, on one hand, it's about the Security Council resolutions. Viens ir drošības padomes lēmumi, And then there are certain agreements between the states, like Geneva agreement that applies to pretty much to Israel, or so they say. un tad ir virkne dažādu vienošanos, kā piemēram Ženēvas vienošanās, kas uzliek pienākumus. And what Obama did, or what he didn't do, Jā, ko Obama izdarīja vai ko viņš izvēlējās nedarīt? he made a major damage to Israel's international position. Viņš nodarīja lielu triecienus Izraēlas starptautiskajai tēlam. Because this resolution 2334 applies directly
to divide not only Israel for the two-state solution, but Jerusalem to pre-1967 lines. Jo šis lēmums ienesa ne tikai sadalīt Izraelu divās valstīs, bet arī sadalīt Jeruzālemi pirms 1967. Gada līnijām. Okay, next one. This is the map of Jerusalem. Šī ir Jeruzālemes karte. And this is based on pre-1967 lines, June 4th, 1967. Un viņa attēlo šo stāvokli pirms 4. jūnija 67. gadā. And this is what the world desires, Un tas ir tas, ko pasaule vēlas. to split Jerusalem, Sadalīt Jeruzālemi. to give East Jerusalem as the capital for the state of Palestine. Atdot Austrum Jeruzālemi kā galvaspilsētu Palestīnas republikai. And as you can see on the upper right corner, Un kad jūs varat redzēt šajā augšējā labajā stūrī, what do you think about if the following sites would be left to the Palestinian Islamic side of Jerusalem? un kas notiktu ar šīm vietām, kuras ir paredzētas atdot Islāma republikai? Old City, Western Wall, Temple Mount, Jewish Quarter, Hebrew University, City of David. Jā, visas šīs vecpilsēta, austrumu mūris, šis tempļa kalns un jūdu kvartāls. Then Mount of Olives, Gethsemane, Church of the Holy Sepulchre, Via Dolorosa, Hezekiah's Tunnel, and Kidron Valley. Jā, un tālāk ir Olīvu kalns un Getsemane un Via Dolorosa un Hezekijas tunelis. So all the major, both Jewish and Christian places would be left behind. Visas šīs svarīgākās gan jūdu, gan kristiešu svētvietas tiktu atstātas aiz līnijas. Even the Vatican doesn't defend the Christian sites, and they would be ready to give it over to the Palestinians. Un pat Vatikāns neaizstāv šīs kristīgās svētvietas, bet ir gatavi atdot palestīniešiem. And so many politicians and even Christians who are basically for Israel, when I've been talking about this with them, Un daudzi kristieši, ar kuriem es esmu runājis, so they say that why wouldn't they deserve an own state, meaning the Palestinians? viņi uzdod šo jautājumu, kāpēc gan palestīnieši nav pelnījuši paši savu valsti? The poor Palestinian really deserve a state, and why doesn't Israel want to give and split the Jerusalem also for their capital? Un trūcīgi, nabadzīgie palestīnieši taču ir pelnījuši, un kāpēc gan lai nesadalītu Jeruzālemi arī priekš viņiem? I've been explaining this picture for years without this picture. Es esmu bijis stāstījis par šo attēlojumu bez šīs bildes, And I have listed those sites that would be left behind. un esmu uzskaitījis šīs vietas, kas tiktu atstātas aiz līnijas. And then when there are true believers, I'm asking them, Un kad ir patiesi ticīgie, es vaicāju viņiem, do you really think that the Messiah, that Jesus would return on the Islamic Palestinian Mount of Olives? vai tu tici, kad mūsu Mesija, kungs Jēzus, atgriezīsies uz islāma palestīniešu olīvkalnu? Eļas kalnu, jā. And they are, wow, is it really there? Un viņi teica, vai tiešām tas tur paliek? People have no idea what a pre-1967 lines means today. Un cilvēkiem nav nekādas saprašanas, ko nozīmē šīs pirms 67. gada līnijas. Few more slides, please. Next one. Jā, nākošo vēl pāris slaidus, lūdzu. So there are two recent General Assembly resolutions that are very critical.
Jā, un ir dažas nesenas ģenerālās asamblējas rezolūcijas, kas ir kritiski svarīgas. In September 2024, United Nations voted and decided that Israel should get rid of all the settlements and East Jerusalem and return all the Israeli people to the Israeli side. Un 24. gada septembra rezolūcija prasīja Izrēlai aizvērt visas austrumu puses šīs apmetnes un pārvietot cilvēkus uz Izraēlas daļu. And the deadline was in November last year. Un šīs galējai līnija bija novembrī pagājušajā gadā. And the world really thinks that Israel would be ready to take about 600,000 people from the settlements on Judea and Samaria and take them back to the real Israel. Un cilvēki domā, ka Izraēla ir sagatavojusies paņemt 600,000 cilvēkus, kas Samārijā un Jūdejā dzīvo, un pārcelt viņus atpakaļ uz Izraēlu. And also they think that the Jews, about 200,000 to 300,000 Jews in eastern Jerusalem, could be taken away from there. Un tāpat 300-400,000 jūdu no austrumu Jeruzālēmas varētu tikt pārvietoti. But the world is pushing Israel Bet to the pasaule corner. spiež Izraēlu stūrī. The next one. Nākošais. Last September, Pagājušajā septembrī at the United Nations General Assembly, so-called New York Declaration was presented. ģenerālajā asamblējā tika stādīta priekšā Ņujorkas deklarācija, tā saucamā, Based on the previous resolution. kas balstījās uz iepriekšējo rezolūciju. This was presented by France and Saudi Arabia. Un to stādīja priekšā Francija un Saudi-Arābija. Okay, next one. Okay. There is Article 19 Un tur ir 19. of the New pāns York Declaration. Ņujorkas deklarācijā. We reaffirmed our unwavering support in accordance with international law, which is going back to pre-1967 lines. Jā, mēs pārapstiprinām nemainīgo atbalstu saskaņā ar starptautisko likumu, kas ir relatīvs ASV, tas apvienoto nāciju rezolūcijām. Tas ir pirms 67. gada līnijām. Okay, you probably translated this. So, and the relevant UN resolutions to the implementation of the two-state solution, where two democratic and sovereign states, Palestine and Israel, live side by side in peace and security within their secure and recognized borders on the basis of 1967 lines, including with regard to Jerusalem. Un, lai pielietotu divu šo valstu risinājumu, kur divas demokrātiskas, neatkarīgas valstis, Palestīna un Izrēla, dzīvo sānu pie sāna mierā un drošībā un drošās un atzītās līnijās, robežlīnijās, kas balstās uz 67. gadu, ieskaitot Jeruzālemi. And the next one, which is the most dangerous clause in this New York Declaration. Un te ir visbīstamākā vieta šajā deklarācijā. 145 countries voted for it. 145 valstis nobalsoja par. Only Hungary and the Czech Republic in Europe didn't vote for it. Un tikai Ungārija un Čehijas republika nebalsoja par. And think about what this could mean to you and all the friends of Israel. Un padomājiet, ko tas varētu nozīmēt jums un visiem Izraēla draugiem. We committed, the signatories, 145 countries, we committed to adopting restrictive measures against violent extremist settlers and then be careful to listen, entities and individuals supporting illegal settlements in accordance with international law. Jā, mēs apņemamies pieņemt
nosodošus mērus pret šiem ļaunajiem ekstrēmistiem, kas ieņem, apdzīvo, un gan organizācijām, gan individuāliem cilvēkiem, kuri atbalsta šo nelegālās apmetnes saskaņā ar starptautisko likumu. All of us outside the Czech Republic and Hungary can be sanctioned based on this. Un visi mēs ārpus Ungārijas un Čehijas republikas varam saņemt šāda veida sankcijas. Restrictive measures, they take our credit cards, passports, giving us travel restrictions and bans. Ko nozīmē šie ierobežojošie vai nosodošie mēri? Viņi var atņemt kredītkartes, pases, ceļošanas dokumentus, aizliegt vīzas. Okay, the next and the last one. Almost. Nākošais un pēdējais tagad. Okay. Now we are living a biblical shift. Tagad mēs dzīvojam šādā bībeliskā pagriezienā. Zechariah 12. So until now, or until recent years, Zechariah 2 has been the key verse describing what has happened. Līdz nesenajiem laikiem Zekarajas 2. nodaļa tā bija tā atslēgas rakstuvieta, kā mēs aprakstījām laikus. I am going to make Jerusalem a cup that sends all the surrounding peoples reeling. Judah will be besieged as well as Jerusalem. Jā, un es padarīšu Jeruzālemi par kausu, kas sūta visapkārtējās tautas. So it talks about Israel's neighbors. Tas runā par Izraēlas kaimiņiem. But the scope now is on verse 3. Bet tagad mēs pievēršam uzmanību 3. pantam 12. nodaļā. On that day when all the nations of the earth are gathered against her, I will make Jerusalem an immovable rock for all the nations. All who try to move it will injure themselves. Un tajā dienā visas tautas, pasaules tautas savāksties pret viņu, bet es padarīšu Jeruzālemi par nekustināmu klinti visām tautām, un kas to mēģinās kustināties, savainos paši sevi. From regional to global. No vietējām līdz globālām. And US president has been the last man Un ASV defending prezidents Israel. bija pēdējais vīrs, kas aizstāvēja Jeruzālemi. And the last one. Un pēdējais. Last slide. Thank Yeah. you. So this is about defending Jewish Jerusalem, what we need to do. Jā, tas ir par ebreju Jeruzālemes aizstāvēšanu. To help Christians and politicians to understand what it means if we return to pre-1967 lines. Un palīdzēt kristiešiem un politiķiem izprast, ko tas nozīmē, ja mēs atgriežamies uz pirms 7. gada līnijām. Thank you. Thank you, Risto. Paldies, Thank you, Risto. Raivo.